Kā iestādīt krūmmeleni? Kas tev būs vajadzīgs? Protams, krūmmelene. Ja mums ir Herberts. Te kāds 2-gadīgs. Tas būs jāatcerās. Nu, vedre, kādi 40 x 40 dziļumā 30 centimetri un augsnes kābumu mīlošiem augiem. Jā, melenei patīk skāba augsts, skāba vida. Tā kā droši te, kur augsne rododendriem, skujiņiem, hortenzijām. Galvenais, lai skābu kūdra. Nu, te pagadījās veikalā tāda. Ņemsim, lietosim to. Tā kā beram iekšā. Droši aiziet to zemi ar skābo kūdru. Arī pabērsim to virsmu. No tāda 40 litri jau tas sanāk. Nav saprasēts. Tā, nu un tad viss vienkārši ņem krūmmeleni. Un apmēram tāpatās, kā viņa ir bijusi iestādīta. Nu, var bišķi dziļāk, tas šim krūmam neko nemaisīs. Ņem ārā. Paskatās jau tāds kāds mošķis nav iekšā. Šim puslīdz labi izskatās. Ar to sakņu sistēmu nedaudz izkustināt. Un aiziet. Tik vēl sabar zemi virsū. Viss tas darīts. Tāds bija pats aplaistīts. Vēlāk pa nakti vai rīt no rīta jau sola lietu, tāpēc atsevišķi nelaistīsim šoreiz. Bet, ja ir savs laiks, tad, protams, vajag aplaistīt. Un, ja nu tiešām notiek brīnums, nu šim tā kā šogad noteikti nē, bet ja notiek brīnums un ir kāda oga, ja tīpaši, ja tas jau ir 3-gadīgs stāds, nu, tai pirmajā stādīšanas gadā labāk būtu tomēr tās ogas noraut nost, lai stādēm vairāk spēks, dzīt saknes, un tad jau, tā teikt, pēc tam nākamajā gadā var baudīt pirmās ogas. Principā, tā kā tagad iestādīts, tuvākie 4-5 gadi, tad var likt viņu mierā. Nu, cik pavasarī? Vecos apkaltušos, nosalušos zarus vajag izgriezt. Bet principā pirmies 5 gadus nekas dīži nebūs jātaisa un jāformē. Nu tas viss. Aiziet pie citiem darbiem.